Un Edgar, esi sveicināts. Sveiki. Čau. Edgars Kroģers, viens no Latvijas drifta meistariem. Tā es varētu tevi pieteikt. Un drifts, kā jūs paši no drifta komūnas sakāt, ir viena no visstraujāk augošajām autosporta disciplīnām pie mums Latvijā. Kāpēc tā? Kas tajā tik pievilcīgs? Vai tu vari mums nopārdot driftu tiem, kas nav ar to saistīti? Vieglākais, kā es jums varētu to visu izskaidrot, tas vienā vietā, īpaši Rīgā mums tas ir, tu sēdi vienā vietā tribīnēs un gan redzi visu disciplīnu, visu braucienu, abiem braucējiem. Un attiecīgi tas, kas tev kā skatītājiem, tas dod visforšāko skata punktu pār visu. Ja mēs salīdzinātu kādu citu sporta veidu, tad attiecīgi tu redzi vienu līkumu vai vienu taisnu, tad šeit tu redzi visu akšanu, visu, kas notiek trasē, un tu vari just līdz visam braucienam, un viņš vienmēr ir dūmi, šovs, skaņa, sprādzieni, agresija, un mēdz būt arī avārijas, kas vienmēr visiem autosporta faniem patīk, vai būtu interesantāk, vai būtu kādam adrenalīnam pilnam brīdim, tāpēc divas mašīnas 100 km/h braucot viena aiz otras, dažu centimetru attālumā vienmēr ir kaut kas super bīstams un adrenalīnu piepildošs noteikti. Tas no tādām skatītāju perspektīvas, bet vai arī to pašu braucēju paliek vairāk? Noteikti. Ja es pareizi nekļūdīšos, tad vairāk kā 130 sportisti ir šogad šajā nedēļas nogalē Rīgā uz sezonas atklāšanu 16. 17. maijā biķerniekos. Un tas jau liecina par to, ka paliek vairāk un ir jau paliek, pat, man liekas, jau pat grūti jau vairs viņus vienā, divās dienās salikt visus, lai dabūtu uz starta. Un tagad sacensības jau paliek jau aizvien garākas. Visi izbraukties un tas jau arī mums patīk, jo ir jauni cilvēki, jaunas mašīnas, jauna konkurence Nav tā, ka visu laiku stagnē viss uz vietas un visu laiku viss attīstās, viss mainās, jauni projekti, jaunas mašīnas, un tas arī skatītājiem visu laiku kaut kas jauns, jauks foršs. Sacensības notiks 3 klasēs, vai tu varētu bišķiņ pastāstīt to atšķirības starp tām klasēm? Varbūt sākam ar street klasi. Street klasi, tas ir tā kā tas sākuma punkts, kad tu kā autosportists sāc ar to bāzīti, teiksim. Vairs jau nav tik vienkārši, kā tā būtu agrāk, teiksim, kad es sāku 19. gadā braukt. Tā bija vienkārši, principā, pakaļpiedziņas mašīna, BMW, teiksim tā. Un tu vienkārši sāc ar ielas standarta mašīnu, nelieliem uzlabojumiem, vienkārši braukt. Tas ir budžets, teiksim tā, tas ir tāds entry, ieejas līmenis, teiksim, šajā sportā. Nu, varētu teikt, ka tā ir, tā kā tāda iesācēja klase. Teiksim tā, tur ir visi jaunie mūsu censoņi visi sāk braukšanu street klasi, viņiem ir lēnākas trases. Un attiecīgi mazāk bīstamas un ka galvenais, ko es saku, ir pāredzams un tas galvenais ir budžets un iemācīties tos pašus autosporta pamatus mūsu disciplīnā driftā un tā, man liekas, arī, ja es nemaldos, dalībnieku skaitā ir visapmeklētākā klasē, jo loģiski, ka tajā visi grib sākt un grib braukt. Tad, kad tu jau esi iemācījies un sasniedzis, tad jau tu dodies uz Pro 2 klasi. Kas jau ir sporta mašīnas, jau ar pilnu īstajā trasē. Jā, drošības karkasu jau visas trases ir īstas, bet jau lielākās trasēs, lielākā ātrumā sāk parādīties betona sienas. Teiksim, ātrums iet virs 100 km/h arī, un kas street klasē parasti nenotiek. Un tas ir drošības iemeslu dēļ, un tur jau tu sēdi jau īstā sacīkšu mašīnā, un viņu atšķirības starp lielo pro klasi ir tas, ka viņu trases ir nedaudz saīsinātākas pārsvarā vai mazāk bīstams nedaudz, un viņi ir nedaudz lēnāki, jo viņi ir reglamentēti ar ielas riepu viņi brauc. Un pro klase jau ir pilnas sporta mašīnas, kas brauc jau ar pusliku riepām, kas jau nozīmē ir ātri, un taisa liels dūmus, liela action un liels emocijas skatītājiem noteikti. Pro klasē viens no spilgtākajiem vārdiem esi tu pats, Edgar, arī jau pa visādiem piedestāliem esi izdzīvojies pēdējā laikā, vai tu vari vēl kādus top braucējus klausītājiem un skatītājiem nosaukt, ko mēs tur varēsim redzēt? Rīgā? Jā. Tieši Rīgas posmā. Jā. Noteikti mēs satiksim pagājušā gada, es ceru, Latvijas arī čempioni jābūt ir, kas ir Bērziņkungs. Jā, kas ir, man liekas, mūsu nacionālais drifta tāds patriots faniem mīļākais cilvēks, mums arī braucējiem super izpalīdzīgs. Noteikti mēs redzēsim Igaunijas un Lietuvas autosportistus, jo mēs vairāk kā 30 būsim pro klasē. Un visās klasēs, cik es saprotu, arī būs no Baltijas valstu piloti. Un esmu redzējis sociālos tīklos, ka noteikti būs arī braucēji, kas pat nav no Baltijas valstīm, kas ir gan no Skandināvijas
Startautisks sacensības tādā. Tas jau ir jau kļuvis startautisks, tāpēc, ka visiem šī trase ir leģendāra, un viņi piesaistīs vien vairāk braucējus. Un viena no galvenajām lietām, ka tas būs tā kā maziņš ieskats tam, kas notiks jūlija beigās, kad notiek Driftmaster lielais, tas ir augstākais principā līmenis, kur Eiropā var braukt, un kad brauc visi krūtākie čaļi pie mums uz Rīgu, tad mēs brauksim to pašu trasi, ko brauks jūlija beigās. Attiecīgi tas jau būs ieskats, tā trasa ir super forša ar ļoti garu beigās betona sienu, kur ļoti daudz interesantas lietas noteikti, tāpēc noteikti tiekamies Biķerniekos 16. 17. maijā būs fun. Jūs draudzīgi savā starpā dzīvojat, vai jums tāda konkurence sit augstu vilni? Es gribētu teikt, ka mēs visi esam super draudzīgi, jo šis autosports ar to ir īpašs, kad mēs viens otram ejam, palīdzam. Viens otram skrūvēt kaut ko. Pagājušajā nedēļā es biju Somijā, Ziemeļa Eiropas čempionātā, man finālā beidzās riepas, man nebija uz pēdējo braucienu riepas, es vienkārši biju iztērējis ticis tālāk nekā plānots, vairāk riepas nobraucis un cits braucējs to vienkārši atnāk un palīdz un iedod riepas, un vienkārši, lai tu varētu vispār nofinišēt. Un citā sporta veidā tev beidzās, tu esi izstājies, un citi priecātos par to, ka tev kaut kas neizdotos. Bet šeit ir tā, ka visi ir kā viena liela ģimene. Varbūt mēs neesam draugi uz tām 30-40 sekundēm, kad mēs esam trasē. Bet mēs izkāpjot, nekad, man liekas, nav bijis situācija, kad izkāpjot kāds otru neapsveiktu, neaprunāt par to, kā mums ir gājis tajās 30 sekundēs, kurās mēs esam gājuši uz ālīnu un taisījuši kārtīgi šovu. Drifts vispār, manā galvā saistās vairāk pieaugušu puišu un pieaugušu dāmu padarīšana, bet ir arī tā drifta junior programma, kur arī jaunieši kāp mašīnās. Cik es diezgan, esmu pat cik braucot pro klasē, es esmu daudz, kur arī ārpus Latvijas. Šī ir man trešā sacensība, 3 nedēļās šī ir. Un šī ir pirmā reize, kad es braukšu Latvijā. Sacensības iepriekš bija citās valstīs, bet attiecīgi tas, kad es redzu un dzirdu to, kad jau pat pro klasē pagājušajā gadā mums brauca, ja nemaldos, 2 vai 3 cilvēki, kas pat nebija vēl pilngadīgi. Pat jau pro klasē, un viņi jau bija izgājuši visas 3 klases. Un jaunākais, ko es zinu... Te jums tiesības nevajag nemaz? Vadītāja apliecība bet mums vajag licencētiem. Un jāzina, ir teorija tomēr arī par drošību un dažiem jautājumiem. Bet attiecīgi tas, kad jaunākais, ko esmu dzirdējis treniņos, pilots ir 9-gadīgs bijis puisis. Labais. Tā kā, sveiciens nodošu arī Ričardam, ja nemaldos pēdējā treniņā, viņš bija jaunākais, kas ir debitējis driftā oficiālos treniņos. Redzēsim, kas ir sacensībās, bet cik tagad mēs zinām, tad ļoti daudz jaunieši, man prieks, ka viņi izvēlās vienkārši pievienoties autosportam un pavadīt laiku trasē. Un iegūt kādu pieredzi, jo tāpēc, ka mums ļoti daudz jaunu talanti ir, un es jau 31 gadu vecumā teiktu, ka es esmu sens un vecs jau te. Tā kā ļoti labi, ka mums nāk jauni puiši un brauc un izklaidēt autu. Lūk, sestdien, svētdien, 16. 17. mājas Biķernieku kompleksā sporta bāze. 2028. gada Latvijas drifta sezona tiks atklāta. Visi tiekamies tur. Tur arī skatītājiem, kārtīgi skatītāji tiks aptekalēti. Var tur tikt pie super VIP dining pieredzes un vēl visa kā cita restorāna cienīgus ēdienus baudīt, skatoties. Un par cilvēkiem tur galīgi būs padomāts. Pilnīgi noteikti. Un Edgar, es tev vēlu labs rezultāts. Ko Paldies. Tad citu vēlēt? Jā, ceru, ka mēs turpināsim 3 lietas labas lietas. Pirmās 2 bija piedestāli, tagad ir 3. posms. Bet Rīga ir super bailīga arī braucējiem, super ātri trases, tāpēc jāiztaisa acis un galvenais jādod ručkā. Un tad uz piedestāli. Paldies, Edgars Kroģers, ciemos Radio SVH.